Tā mēs atkal esam pieslēgušies tiešraidē, vai ne? Kur mēs mēģināsim pārdot klientiem mašīnu, vai ne? Tātad mums ir Opel Kadetiņš, viss kārtībā. Reku mūsu jaunais īpašnieks. Labdien, jūs mēģināt nopirkt šito mašīnu, ja? Jā. Jā, šī mašīna ir ļoti laba, mašīnas viss buferīts, viss blād. Čotka reks pūdza arī vecais, bišķi kustās, blād, te atkal maz plaisiņa. Bišķi izgrabējis, ne tas nekas, bišķi smiltīgs birst ārā, tur kaut kas. Un šitam labs motors, 6 vārsti, viss tā kā vajag, bet te atkal bišķi kaut kāds pagrabējis, bišķi te kloķīt var piesprādzēt kādu citu mašīnu klāt. Te buferīts bišķi pagrabējis, man arī iepaņām diski nav, blād, tie tur. Eka mums bračku sērbek, te kaut kas salūzis, kaut kas krīt ārā. Tas viss lietas pieder, te var pat uzrakstīt, ko vēlās. GL, redziet, GL, viņš speciāli pie GL. Te atkal spogulīts, viss tā kā durtiņas, bišķi kustās, bet tas huņā, tas viss pie lietas. Te redzi, te mums atkal jaunais īpašnieks tīra mašīna. Te nekas negrāv, viss ir kārtībā. Te atkal viss sūdiņi kustās. Te viens pīpo noteikti, jā, reku šitie vadīši tev ritīgām tumbām aiziet, jā, aizmugurē stāv. Dārgi vadi. Jā, te atkal loks netaisās, ciet, dūres bišku normāli aizcirst var, nesanāca, blad, kas tā durē, bišku nobira bleķis nost. Te bišķi sarūsējis, bet tas tā, viss ir kārtībā. Viss beņķīts, viss var apsēsties, viss ir tā kā vajag. Te atkal mums tā paskaīva, ne? Var piebraukt pie reku vādiņu tumbām. Tā tumba laikam izņem tā. Te mēs varam apskatīt bagažniekam viss ir kārtībā, viss ir tā kā vajag. Reku vakar tumbiņas atkal. Reku šitas te stiens domāts, lai mašīna apgāstos, nesaplacinātos. Te atkal loga, viss tā kā vajag. Bamperīts, viss bāķels, reku, viss ir kārtībā, viss ir normāli. Taisās ciet. Te atkal mums bišķi krambiņi, te bišķi pagrabējis. Reku jau iztīra sēdeklīti jau, vai ne? Te bišķi sarūsējis laikam, nezinu īsti. Te mums atkal, reku rogu taisāmais revitīs taisās, viss griežās, viss tā kā vajag. Tas ir kaut kāds, te mati kaut kādi iekšā, bet visi pie lietas, visi kārtībā. Te kloķīti atkal var padarboties. Te mums atkal stūrīti, viss čotka kustās, bled, ātrum kloķis, viss. Šotks var pagriezt un pagrieziens, un rek spidometrs mums ir. Galvenais, kas strādā, rek rāmpas, sāk pīkstēt pilnīgi. Pedālis, visi pedālīši, visi drošinātāji bišku. Pagrabējuši, reku kaput var attaisīt vaļā. Kas mums, un pionieru maģis mums ir. Tā mums spogulis ir, bet viņš nekustās laikam bišku. Apskatīsim to tuvāk. Viņš mazliet sagrabējis te ir, bet visi tā kā vajag, visu sevi var pastīties, vai ne? Visi tā kā vajag, visi turās, visi nekas negrab, visi te atkal šotka aizmugurē uzlikt ir. Apskatīsimies, kā zem pārseg. Kā te vārds vaļā. Motoriņš, viss tā kā vajag. Nekas negrab, nekas nekustās, viss ir tā kā vajag, viss turās. Jā, 6 litru turbo dīzelīts tomēr mums te ir, vai ne? Vai ne, aiztaisam ciet viņu. Redz, smuka mašīna. Antena mums atkal te ir. Šotks arī nāk līdz abas divas. Bišķi sagrabējuši, bet tas tā, viss ir kārtībā. Viss, ka reku mums lauka vecais, vai ne, viss ir tā kā vajag, viss turās, davai, reku antenu var saliekt, normāli, viss reku stāv arī noteikti, jā, labi, un tā mēs atgriežamies atpakaļ. Te bišķi buktīt, kāds izšaus tavu, te jau spoilers laikam bijis virsū. Labi, veģi beidzas.